Denāriju karalis taisnā pozīcijā. Kad denāriju karalis parādās taisnā pozīcijā, tas liecina par gadu, kurā dominēs stabilitāte, praktiskums un stratēģiska domāšana. Šis ir laiks, kad tu vari justies kā savas dzīves kapteine. Skaidri redzi mērķus un zini, kā tos sasniegt. Attiecībās šī kārta simbolizē nobriedušu un stabilu partnerību. Ja esi attiecībās, šogad var sagaidīt, ka tavs partneris izrādīs lielāku atbildību un rūpību. Viņš iespējams koncentrēsies uz jūsu nākotnes nodrošināšanu. Tas var nozīmēt kopīgus plānus mājokļa iegādei vai citiem nozīmīgiem projektiem. Ja esi viena, iespējams satiksi kādu, kurš ir uzticams, nobriedis un gatavs nopietnām attiecībām. Darba un finanšu jomā denāriju karalis ir zīme, ka tu vari panākt stabilu progresu un sasniegt taustāmus rezultātus. Šī kārta bieži vien norāda uz prasmīgu finanšu pārvaldību, veiksmīgu projektu realizāciju un iespēju iegūt lielāku autoritāti savā profesionālajā jomā. Finansiāli tas sola stabilitāti un gudrus ieguldījumus. Un te denāriju karalis saka: labs līderis ne tikai vada, bet arī pārliecinās, ka citiem ir pietiekami daudz maizes un sviestu uz galda. Tāpēc šogad koncentrējies uz praktiskām lietām un ilgtermiņa drošību. Denāriju karalis apgrieztā pozīcijā. Ja denāriju karalis parādās apgrieztā pozīcijā, tas var norādīt uz nevienmērību vai pārmērīgu uzsvaru uz materiālo dzīves jomu. Šogad tev jābūt uzmanīgai, lai nepārspīlētu ar savu vēlmi kontrolēt situāciju vai iegūt visu uzreiz. Attiecībās apgrieztais denāriju karalis brīdina par iespējamu pārāk lielu pragmatismu vai emocionālas atsvešināšanās risku. Ja esi attiecībās, tev vai partnerim var būt grūtības izrādīt patiesas emocijas, jo visa uzmanība tiek koncentrēta uz materiālajiem jautājumiem. Ja esi viena, šī kārta aicina pārdomāt, vai tavs fokus uz praktiskām lietām neattur tevi no atvērtības jauniem emocionāliem piedzīvojumiem. Darba un finanšu jomā šī kārta var liecināt par neefektīvu vadību vai pārmērīgu uzmanību naudai uz emociju rēķina. Tu vari justies iesprūdusi. Ja pārmērīgi centies kontrolēt vai uzņemies pārāk daudz pienākumu, un šeit apgrieztais denāriju karalis saka: tu vari uzcelt pili, bet ja tajā neviens nesmējas, tā ir tikai akmeņu kaudze. Tāpēc šogad neaizmirst par emociju un attiecību nozīmi, arī tad, ja risini nopietnas un praktiskas lietas.